Tā, nu ko, nākamā diena turpina mocīt griestus. Un te var redzēt, principā ar vienu piegājienu es varu paņemt šitādu strēmelīti. Pēc tam piekaujās pleci, rokas. Un jau tūzdas sametušās. Tā kā baigā ņemšanās, bet šitas ir jāizdara. Es negribēju atstāt tos vecos kvēpjus. Veco, tā teikt, enerģija jāatbūna, te viņi nost ir smuki nogruntējuši baltus. Tā kā, kaut kā jau izmocīs, iet grūti, bet nekas jau nenāk viegli. Tā, šodien normāli pastrādāts. Izmocīju griestiem visu to rindu, un tam man paliek tā vidējā rinda. Tā būs vēl viena diena, varbūt divas, redzēs, kā ies. Ieštrubēju te gaismas slēdžiem. Viņas vēl nav ieliktas, vienkārši ielikt pagaidām, lai tur stāv, vēl nav, tā teikt, ielīmētas rozetītes. Rekur arī ieštrubēju, te ieštrubēju, izurbos arī cauri, te uztaisīju caurumu, te viss smuki. Gribēju štrubēt te iekšā, bet man saplīsa šitas te maisa putekšsūcējums, bet bez putekšsūcēja baigi negribēju, tā kā tas būs citai dienai. Šodien baigi ilgi domāju, vai man tur apakšā vajag rozetes, vai man nevajag tur rozetes. Un es vēl projām nevaru izdomāt, es pagaidām ieštrubējušu līdz palodas rozetei, un tad es domāšu, man tur vajag vai nevajag. Man bija plāns, ka tur divnieku uztaisīt, bet tad nevarēju saprast viņas likt, lai viņas ir paslēptas aiz dīvāna, vai viņas ir redzamas. Ja viņas ir redzamas, tad nākot iekšā vienmēr pretī būs rozetes, tad viņas tā stulbi neproporcionāli nebūs pa vidu logam. Tur jā, daudz jautājumu. Tā griestiem, jā, šādi izstās. Šādi izstās, vidējā strēmelīte, tad ir palikusi vēl, mēģināsim viņu izmocīt. Beidzot, pienāca tas laiks, kad es sev nopirku normālu putekļu masku ar maināmajiem kartridžiem. Šitas Oxy Pro man teica, ka tas ir bijušais 3M, ka 3M vairāk maskas Latvijā neizplatīs, izpārdos, kas ir, un tagad ir šitie viņi vietā izstās. Viņas tieši tāpatās, bet maksā viņas vairāk kā uz pusi lētāk, jo 3M šitādi maksāja, nemaldos, 40 eiro, kas ir silikonu. Šitā maksāja depiņā 16, un kartridži bija kaut kādi 3 eiro, man liekas, tā kā, bet tur būs normāli pasargāts plaušas, tā teikt, sen jau vajadzēja. Griestus izmocīju, dabūju visu nost, 3 reizes noslaucīju, tā kā rītdien ir plāns ar gruntskrāsu pārēt pāri. Es droši vien pirms tam viņus no sākuma nogruntēšu, un tad vēl ar gruntskrāsu nokrāsošu. Par cik diezgan liels patēriņš, grunti mazliet atjauc ar ūdeni, apmēram 1:4. Tā, griesti, jā, ir nogruntēti, rekur ar mazo rullīti bišķi pabraukāju, izstās tas šādi, smuki viņš tur pieķer, tagad braukāšu lielo, un tas izdomājis bišķi pieliešu ūdeni, mazlietiņās un iemiksējuši, lai viņš čuķuķi ir šķīdrāks, jo viņš tur baigi ietējās visās porās iekšā, lai viņš tur foršāk aizpildās, tā kā davai uzmiksējam, pieliešu kaut kādus 200 ml ūdeni, samaisīšu un skatīsimies, kā mums ies. Tā, izkrāsoju visu spainīti, izstās šādi. Daudz labāk uzreiz gaišs, tas visi tie puteklīši visi ir pielīmējušies. Tūplānā, ja grib redzēt, rādīt tā te. Gar maliņām grūti gāja, tur viss grubuļains ir, bet kaut kā sanāca. Teorētiski vajag vēl krāsu, jo virtuvē man sanāca rekur izkrāsot te, bet te vēl ir visādi sīkumiņi, kur vēl vajag. Te visas malas vēl nav izkrāsotas. Tā, bet vismaz ir gaišāk, viss viņš ir pielīmējies. Tā kā tā. Te esmu atbraucis izvēlēties ozolu plātnes palodzēm. Žēl, ka video nevar ielikt smaržu, cik fantastiski tur smaržoja. Šīs būs manas palodzītes un televizoru galdiņam virsmu.
Tā, nu pa skaisto tikko piegādājumām palodzītas un TV galdiņam virsmu. Izstās šādi. Smuki novēlēts ozols. Šis gan ir daudz raibāks nekā es pirms tam mājai sūtīju. Uznesīšu augšā uz vieniņiem. Negribu atstāt dzīvoklī, lai viņš tur nemaisās pa kājām. Tā kā nesīšu augšā, atstāšu līdz momentum, kad vajadzēs likt. Tagad taisīju to stūrīti, kur man būs sadalene. Te man nācās bišķi pārtaisīt, jo es nopirku sadaleni. Man nācās šitos profilus bišķi pabīdīt pa 5 cm uz kreiso pusi, jo es viņu plānoju te. Vot, un tad, lai abas maliņas atspiežās. Tā kā pret aizmugurē, kur ir profils vai reģipsis. Te es uztaisīju šitādu, jo situācija man ir tāda. Man te iet kanalizācija ūdens un te ir elektrība, un es negribēju atstāt vienkārši te tādu spraukti, pēc es aiztaisīju cietē, aizbāzīju savu vatru, un tādu bišķītiņās kaut kā maziņa drošība, ja gadījumā kādreiz kaut kā astā, lai pa taisno nelīst uz elektrību. No, tā man izstās. Un šitāds te. Kroši tajā dienā, ka liku reģips, es tā biju ieskrējies, tā liku reģips, ka pilnīgi aizmirst, ka man te jāizvok slēdzumu un ventilācijai vadu. Tā kā tagad šito plāksnīt noņemšu nost, izvilkšu vadus, pieskrūvēšu apakaļ. Nu, vadus savilku kā ierasti, kur jau sāka likt apakaļ vati. Tā kā jau saliekam vati, skrūvējam klāt. Tā, nu reģipsīt saskrūvēju, tagad skatos gaismas slēdžiem vietiņu. Un tagad es viņu te lieku klāt, un te es domāju, bet man te nāks dušai stīkls. Un arī uz šito sienu te būs tāds bīdāmās durvis. Es vēl nezinu, cik biezas viņas būs, bet tad man sanāks tā, ka man slēdzes ir te, un kaut kur te jau ir durvis, un bišķi tā jancīgi, bet tur vairāk neko neizdarīs, tāpēc otrā pusē slēdzi es negribētu likt, jo ejot iekšā ar vienu roku tu atver durvis, ar otru roku tu ieslēdz slēdzi uzreiz, un tā būs ērtāk. Būtu es to visu uzreiz izdomājis, es droši vien šito sienu būtu vairāk pat 10 cm pabīdījis uz šo pusi, nu eju uztaisījis. Vairāk pa kreisi. Kāpēc es viņu liku te, jo es gribēju, lai man ir tieši pretī pa vidu, kur būs izlietne un spogulis, tā ka nākot iekšā, lai viss proporcionāli tieši pa vidu sanāk. Nu nekas, liksim te, mēģināšu maksimāli viņu piebīdīt pie malas, bet pārāk to arī nevar likt. Es paņēmu atzīmīt 7 cm no malas, istabās liku 10 cm no malas, bet te pieaudzēsies 2-3 cm klāt slēptajām durvīm, te nāks tādu maliņu vēl. Vot tā. Jo tā vēl es sāku domāt, kur dvieļus karinās, ja te pieņemsim, ejot dušā, tu uzkarini dvielu un tu viņu pēc tam te karini, ja te mitrums tek lejā, nav labi. Nu labi, štukos, domās. Tā, nu tikko jā, uztaisīju te slēdžiem, izdomāju šitādi attālumā, domāju, būs labi. Te uztaisīju reģips ieliku tajā šampūna nišķiņā, un teiks, skatos, domāju, brīnis, viņu varēja tomēr bišķi lielāku uztaisīt, jo vēl nonāks mums katrā pusē centimetrs ar flīzi. Un tas reiķināja, ka man būs 30 cm platumā un 3 plaukti augšumā. Nu, 3 plaukti tā kā. Un boška arī būs normāli, nezinu. Tā, neštrubē vadu rekur apakšā rozetītēm, izdomāju attālumu šādu, lai līdz ar loga malu tā kā viņš smuka arī iet. Un rekur sataisīju jau, kur man te būs nozargārbiņa. Un rekur jau ik pa 60 cm saliku vadu stiprinājumus, tur arī, kur aiziet sienā. Kur aiziet tālāk vats un tad līdz šim vadam tā pagaidām. Tagad es domāju, rekur ar lielo urbi, urties cauri. Nu man vajag, es ceru, ka man pietiks ar 3 caurumiem izlaist cauri. Toliņās mēģināšu ar pirmo kaut kā vispār sanāk, iet taisni, neiet taisni, kā iet cauri. Sanāca man rekur augšā te caurumiņi. Es viņus ēmu zemā, bet man kaut kā urbīti rāva uz augšu, bet rekur viņi te iznāk. Tie divi vispār sagāja kopā kaut kā. Nezinu, kas tur aizmugurēm plīt darās, bet nu, izstās šādi.